Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien es jums parādīšu, kā ātri un vienkārši var izveidot savu mājaslapu vietnē Mozello LV. Mozello LV ir Latvijā izstrādāts mājaslapu konstruktors, kura galvenās priekšrocības jauniem tādiem iesācējiem, kuriem šajā jomā nav iepriekšējas pieredzes, lietošanas ērtums un tas, kā var izvēlēties pamatu valodu, un galvenā primārā, protams, ir latviešu valoda. Tātad, ejam uz Mozello sākuma lapu. Šeit es jau esmu atvērusi lapu Sign Up, tātad veidot jaunu e-pastiņu, un ļoti vienkārši, lai izveidotu jaunu e-pastu, mēs liekam iekšā savu jaunu mājaslapu veidošanai ir jāieliek vispirms e-pastiņš. Tātad es ielieku eksistējošu e-pastiņu. Ja ir grūti atcerēties tā kā man, tad ieliekam, lai redzam, vai atstiņa ir atvērta. Tātad cenšamies veidot salīdzinoši drošu paroli, lai nevarētu uzlaust jūsu mājaslapu un arī uz e-pastas attiecās. Šajā gadījumā es lieku e-pastiņu, kas ir izveidots iepriekš, daļu no e-pastiņu nosaukuma, zemsvītru un 25. Ideālā variantā parolē ir jābūt vienam lielajam burtam, vismaz vienam lielajam burtam, vēlams kāds no šiem simboliem, zemsvītra vai kāda tam līdzīga, varbūt testā līnija, un kādam skaitlim. Tātad, tālāk jūs izvēlaties, kāda tipa lapa tā būs. Te ir mājaslapa, tiešais veikals vai blogs. Blogs ir ļoti vienkāršs, un to var veidot arī kā tādu portfolio lapu. Es ieteiktu izvēlēties šajā gadījumā websaitu, tātad mājaslapu, jo tur ir vairāk iespējas, ko apskatīties, tur var veidot vairākas sadaļas, un, kā jau es teicu, šajā mājaslapas konstruktorā tas ir ļoti viegli izdarāms. Uzklikšķinām, ka neesam robots, un izveidojam jaunu vietni. Tātad šeit parādās, protams, vai es saglabātu paroli pieejai. Es iesaku saglabāt. Kārtējā pārbaudu, vai mēs esam cilvēki, šajā gadījumā vai es esmu cilvēks. Tā. Ieliekam nosaukumu, kas parādīsies mājaslapā. Šajā gadījumā tas tā arī būs. Lācītis Pūkainītis. Apstiprinam lietošanas noteikumus un sakam gatavs. Te mēs varam izvēlēties, kā izskatīsies mūsu jaunā mājaslapa. Neiesaku ņemt kas ir zilais kreisajā pusītē un šo te, jo viņas ir diezgan grūti nomainīt dizainus. Pārējie nav tik tādi knifelīgi, bet tas ir tāds, tā. Tātad varam paskatīties, piemēram, tā kā Lācītis Pūkainītis ir labo domu lācis un dažādas afirmācijas, kas iesaka un tam līdzīgi, tad mēs varam apskatīties šo te, kas ir psihologa lapa. Tāda. Un, ja mums tā patīk, mēs to varam ņemt. Tātad, mēs esam izvēlējušies bezmaksas lapas variantu. Šeit, kā jūs redzat, ir par brīvu mūsu esošais plāns. Protams, mēs nevaram izveidot ļoti lielu lapu, mēs nevaram izveidot lielu veikalu, te ir tikai 5 produktiem vietiņi. Taču, ja jūs vēlaties izmēģinājumam, tad arī šāds variants jums ļoti pieklājīgi kalpos. Ja gribam taisīt komerclapu,
tad ir vēlams paņemt jau vismaz prēmiju līmeni. Te ir bez nodokļiem, ja? Te nav PVN klāt. Tātad tas prēmijum līmenis maksā 9 eiro plus PVN, un te jau jūs varat izveidot veikalu ar 15 produktu vietām, ir 50 gigabaitu saucamā noliktavu, kur var ielikt informāciju, attēlus un daudz ko citu. Un jūs varat ielādēt arī lielākus failus, nevis kā šeit bezmaksas variantā 5 megabaiti, bet līdz 100 megabaitiem. Tiem, kas vēlās izveidot patiešām īstu veikalu vai citādu veidu komercvieti, iesaku izvēlēties Premium Plus, jo, ja jūs iegādāsieties šo variantu, tad, kā redzat, jums būs neierobežots lielums jūsu noliktavai. Varēsiet salikt ļoti daudz produktus, varēsiet, vēl ar vienu, protams, šie 100 megabaitu augšupielādi vienā laikā. Un kas ir pats galvenais, jūs varat pievienot dažādus papildus spraudņus, papildināt šo te lapu ar lietām, programmām, vietnēm, kas ir nepieciešams pilnvērtīgai e-komercijai. Šajā gadījumā paraugam mums pilnīgi pietiks ar to, kas mums šeit ir pieejams. Jebkurā brīdī, tad, kad jūs vēlaties nomainīt dizainu, tad jūs uzklikšķināt šeit un ejat izvēlaties kādu citu variantu lapai. Ja jūs vēlaties vienkārši nomainīt krāsas, jūs arī šeit kreisajā pusītē uzklikšķinat. Tā kā lācīša pūkainīša krāsas ir bēšas, gaišas, pamatkrāsas, ko viņš parasti izmanto. Ja? Tātad mēs varam paņemt vai nu šo te, ja, pamēģināt dažādus variantus. Vai arī paņemt tā saucamais advancētājs un izvēlēties šeit krāsas atsevišķi ielikt. Jūs, ja jums ir savam zīmolam izstrādāti krāsu kodi, tad jūs varat izmantot tos vienkārši šeit iekopēt. Mēs pamēģināsim mazlietiņu. Mazliet bēšīgākā krāsā. Es paņemšu, nokopēšu šo te krāsu kodu. Aizvēršu ciet. Un tā tad lapas augšpusē es ielikšu šo te. Tā tad. Un varu izvēlēties, piemēram, šādu. Varu paskatīties kaut ko vēl gaišāku, atkarībā no tā, kas man interesē. Ja, tātad. Šādi te. Ok. Redziet tāds. Un izvēlēties šeit arī piesātinātāk, varbūt nedaudz. Varbūt tumšāku. Ja, ko es vēlos. Šeit ir tikai, es paraugam jums rādu, ja, tātad šādi te, piemēram, ja jūs vēlaties. Un tā jūs varat izveidot pilnīgi visus satura blokus, tādus, kādus jūs vēlaties. Jūs varat nomainīt fotogrāfiju šeit, to, kas ir galvenā. Un paņemt atbilstošu attēlu. Attēlu ielādēt ir ļoti viegli. Lūk, mums ir ielādēts lācīts pūkainītis. Ja vēlaties kaut ko citu, ja jūs gribat mazliet kaut ko mainīt, tad jūs vienkārši paņemat šo te, paņemat iestatījumus. Jūs varat augstumu mainīt,
platumu mainīt, visu, kas jums vien ir nepieciešams, jūs varat mainīt. Jūs varat nomainīt attēlu jebkurā brīdī, un jūs varat mainīt arī to, kā izskatās šis te augšējais logo. Un mēs, tā kā mums ir attēls, mēs nomainīsim, lai attēls netikt aizsekts. Tātad šeit varam nomainīt, noņemt, uzlikt, izdarīt visu, kas ir nepieciešams. Ļoti vienkāršā, vieglā veidā mēs varam tā mainīt visus attēlus, visu, kas mums ir nepieciešams. Mēs varam likt klāt tekstus, ieklikšķinot, ļoti vienkārši. Ja vēlamies mainīt šeit tās lapas, sadaļas, klikšķinam te, kur ir lapas, varam pievienot jaunu, varam noņemt, piemēram, es paņemšu no šo te. Varam pievienot valodas, jebkuru, ko mēs tur vēlamies, ja, pieliekam. Un visās šajās te, visām sadaļām mēs varam pielikt apakšsadaļas un zem apakšsadaļām vēl kādas apakšsadaļas. Ja vēlamies, mēs varam ne tikai mainīt krāsu, mēs varam mainīt arī mums rakstībai, šriftu tādu, kāds mums ir. Ja? Izmainīsim, redzat, kā uzreiz te arī mainās. Mēs varam ļoti viegli pielikt klāt jaunu satura bloku. Piemēram, ja vēlamies ielikt video attēlu, tad izvēlamies šeit, ko mēs gribam. Piemēram, ja mēs izvēlēsimies attēlu, tad šeit mums ieliks visus blokus, kuros vien iekšā ir attēli, kur var ielikt attēlus. Tāds. Un te mēs varam ielikt, paņemt attēlu, aiziet tālāk jau, piemēram, šādu te. Tāds. Tā. Varam ielikt arī satura bloku, kurā ir iekšā video ietverts. Un tad, ja mēs vēlamies pievienot video, mēs te ieklikšķinam un ieliekam linku no YouTube vai Vimeo. Nu, vai arī izmantojam programmēšanā HTML kodu. Tajā gadījumā mēs caur savu lapu straumēsim kādu konkrētu video. Jūs varat ielikt arī satura bloku ar dažādiem izvietojumiem, kas jums ir vajadzīgs. Jūs varat ielikt katalogu ar produktiem, jūs varat ielikt fotogrāfiju, galeriju, aizpildāmu formu, piemēram, lai klienti jums pierakstītos. Jūs varat ielikt šādu te tabulu, kur aprakstat savus pakalpojumus un klāt pievienojat cenas. Ļoti ērti pārskatām. Un ir tā saucamais arī akordeons, ko var pievienot klāt, kur tās pašas cenas var izvietot mazliet savādākā veidā. Šeit jūs izliekat un tad te aprakstiņus liekat izvēršot, atverot vaļā. Šodien nodarbības sākumam pirmais un galvenais mums ir šīs te sadaļu pievienošana. Un ļoti liela vērība ir jāpievērš tādai svarīgai lietai kā SEO. SEO nozīmē Search Engine Optimization, un tas nozīmē optimizēt lapu, papildināt to ar speciālu informāciju, lai pēc publicēšanas lapu varētu vieglāk atrast sociālajos tīklos, meklēšanas programmās, piemēram, Google. Redzat, te jau ir ielikt burtiņu SEO, tātad jau no šejienes sākās šī te SEO sadaļa, ir papildus iestatījumi, te jūs redzat title tag, tātad tas ir galvenais virsraksts lapai,
kas raksturo vispār kopumā, kas tad šajā sadaļā ir. Un te ir meta apraksts. Tad, kad mēs aizpildam šo vietu, tad saglabājam un mūsu lapa kļūs labāk redzama meklēšanas sistēmās. Par SEO veidošanu jūs redzēsiet nākošajā video. Pasakojiet līdzi. Pagaidām pavingrinieties, veidojot savas jaunās mājas lapas. Un atcerieties, jūs varat droši tās lapas veidot, jo kamēr šeit jums ir zaļais teststūrīts ar raķetīti, lapa vēl nav publicēta. Un, ja gadījumā tomēr jūs uzspiežat, tīrais ziņkārības, palaižat lapu, jā, jūsu lapa ir dzīva, tad pēc tam ieiet iestatījumos, redziet zobratiņš, kur ir galvenie iestatījumi, un paslēpiet lapu no apmeklētājiem. Šeit. Saglabājam pārmaiņas, un viss būs kārtībā. Šobrīd jums uzdevums ir skaidrs, veidot savu mājaslapu, un vēl viena lieta, ko es jums gribu parādīt, ir izmantojot Binga Copilotu, kur mēs jau te iepriekš esam runājuši ar lapu, tātad lielo valodu modeli, mēs varam pajautāt, tātad cik un kādas sadaļas ir nepieciešamas mājas lapai, kura paredzēta, piemēram, telpu dizainera portfolio veidošanai. Tātad redzat, un lielais valodu modelis Copilots jums parāda un pastāsta mājas lapai, kādas un cik lapas jums ir nepieciešamas. Te var būt vairāk, te var būt mazāk, jūs varat skatīties, te var būt apakšlapas, redzat, jums tiek dots paraugs. Tāpēc tad, kad izveidojat savu mājaslapu Mozello vai jebkurā citā vietnē, nākošais solis ir noteikti pārbaudiet, saskaņojiet ar lielo valodu modeli, jūs varat izvēlēties jebkuru, ar ko jums ir ērti strādāt, tieši kādas sadaļas jums vajadzētu veidot jūsu mājaslapā, lai tā būtu pārskatāma. Šobrīd tas pagaidām būs viss. Veiksmīgu darbošanos!